labdien, labie vecāki, jo īstenībā tie, kas šeit ir sapulcējušies, noteikti visi ir labi vecāki, un ir cilvēki, kuriem rūp, kuriem interesē lietas, kas attiecās uz viņu bērniem, un nav nekas nosodāms, ka mums dažkārt interesē lietas, kas ir saistītas ar seksualitāti, jo tā patiešām ir tēma, par ko nav ērti runāt. Nav ērti runāt, un tāpēc šodien es jums piedāvāšu informāciju, un patiešām tā informācija kaut kādā ziņā varbūt būs pietiekami teorētiska, un tās būs varbūt arī daudz, bet es ļoti, ļoti ceru, ka tā jums noderēs. Mēģināsim kaut kā kopīgiem spēkiem šīs 40 minūtes iziet cauri visam tam, ko mēs saucam par bērnu seksuālu uzvedību, un šeit jūs redzat, ir vēl daži ļoti svarīgi jēdzieni, kas ir nozīmīgi. Tātad, kas tad ir bērna seksuālā attīstība, un šeit atceramies, ka tas ir process, kā cilvēks, kā bērns, kā viņš kļūst par seksuāli nobriedušu un atbildīgu personu. Jo skaidrs, ka seksualitāte ir kaut kas, kas prasa arī atbildību. Kas ir seksuāla uzvedība? Ja, tas ir ļoti konkrēts kaut kas, ko mēs jau darām, ko bērns demonstrē, ko mēs varam novērot. Tātad tā izpaužas ar mērķi realizēt savu seksualitāti, un to mēs varam vērot. Uzvedība vispār ir labi redzama, tāpēc vecākiem ir jābūt ļoti vērīgiem un gribošiem skatīties, gribošiem ieraudzīt. Un visbeidzot pati seksualitāte, kas tas? Jā, tas ir tas, kā bērns jūtas kā zēns vai meitene, un šeit vienmēr atceramies, ka seksualitāte nav saistīta ar konkrētām darbībām, kas nereti mūsu prātā nāk pirmās. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, kā cilvēks jūtas savā dzimumā, un kā tieši tajā, kā viņš jūtas savā dzimumā, kā viņš izpauž attiecības, kā viņš izpauž pieķeršanos, kā viņš izpauž to, ko viņš jūt pret otru, kā viņš izpauž tuvību un kā viņš izpauž mīlestību. Un šīs trīs lielās lietas vai trīs lielie jēdzieni, par kuriem mēs mēģināsim šajā brīdī arī parunāt. Jo pirmkārt, tas mūs kā vecākus mulsina, otrkārt, mēs nekādu no tā nevaram izvairīties. Tas nozīmē, ka mums jāatrod gan tie vārdi sevī, gan drosme sevī par to runāt, par to domāt un to redzēt. Mēs Dardedzē diezgan sen jau lietojam tādu pieeju kā bērnu seksuālās uzvedības luksofors. Jāteic, tas nav nekas jauns. Šāda pieeja ir zināma jau no 2001. gada, un tā ir radusies Austrālijā, ja, kur arī šī tēma bija svarīga, un pieaugušiem kaut kādā mirklī likās būtiski kaut kā to uzvedību, ko mēs redzam, ko bērni demonstrē, kā mēs viņu varam salikt pa kastītēm. Jo mums vispār ir tendence visu salikt pa kastītēm, un tad mēģināt saprast, vai tas ir pietiekami labs, vai tas ir tāds netik labs, vai tas ir kaut kas absolūti briesmīgs, un tad jau mums ir jābūt skaidrībai, kā šādā situācijā rīkoties un kā pieaugušiem reaģēt. Šobrīd ir viens brīdis, kur mēs, kā nodibinājums centrs Dardedze, sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru un citām ļoti, ļoti nozīmīgām gan valsts, gan nevalstiskām organizācijām esam mēģinājuši šo luksoforu pieeju nedaudz uzlabot. Jo laiks ir pagājis pietiekami daudz, mūsu dzīvē ir ienākušas tehnoloģijas, bērni jau no ļoti agra vecuma ar tām darbojas, par tām interesējās, reizēm kaut ko par tām zina vairāk nekā mēs paši, un līdz ar to radās vajadzība šo te pieeju nedaudz uzlabot vai padarīt atbilstošāku šī brīža vajadzībām un šī brīža situācijai. Lūk, līdz ar to vistuvākajā laikā tas, ko es jums rādījuši, tā ir faktiski tā uzlabotā versija, tā arī būs publiski pieejama, jo burtiski šajā mirklī mēs atrodamies tādā pašā finiša taisnē, ja, lai šīs visas lietas vēl noslīpētu, tā teikt, līdz dimanta mirdzumam. Bet atgriežoties pie pašas pieejas, tātad zaļa, dzeltena un sarkana uzvedība, ko gan tas nozīmē. Tātad zaļa uzvedība, protams, līdzīgi kā luksoforā, tas ir kaut kas, ko mēs uztveram par normālu, bērnu attīstībai atbilstošu. Kā tas izpaužās? Tātad bērns izrāda ziņkāri, un šī ziņkāri atbilst vecumposmam. Piemēram, vecā labā dakteru spēle, ko es domāju, ka viens no mums ir vai tad pats piedzīvojis, vai iespējams arī pamanījis to savos bērnos, vai vismaz dzirdējis, kad ar tādu bērni kaut kādā konkrētā vecumposmā nodarbojas. Un šodien mēģināsim saprast, kurš tas ir vecums, kad mēs varam skaidri un gaiši pateikt, jā, tas ir normāli, un šeit nekāda trauksmes zvana nav jāzvana.
Kāda būtu rīcība pie zaļās uzvedības, jo vēlāk mēs iesim cauri vecuma posmiem, kur pietiekami skaidri būs saprotams, kas tad ir zaļa, kas ir dzeltena un kas ir sarkana, jau konkrēti aprakstot uzvedību. Un, protams, kaut kā mums kā pieaugušiem arī uz to būs jārēģē. Un pie zaļās uzvedības nav jāuztraucas. Ja tā ir brīnišķīga uzvedība, mums ir vienkārši bērnam jāsniedz vecumam atbilstoša informācija, bet arī tas nevienmēr ir vienkārši. Tātad mēs redzam, ka bērns dara kaut ko, kas mūs mulsina, vai kas kaut kādā mērā izkrīt ārpus mūsu ikdienas un liek mums varbūt sajusties nedaudz nērti, un mēs to ignorējam. Ja? Bet tomēr arī zaļā uzvedība, nestoties ne uz ko, prasa mūsu uzmanību un prasa arī mūsu attieksmi. Tātad mums ir jāsniedz bērnam vecumam atbilstoša informācija. Un šo ir svarīgi atcerēties. Pat tad, ja mēs saprotam, ka viss ir ok un normāli. Attiecīgi dzeltenā uzvedība, tā ir līdzīgi kā luksuforā kaut kas jau ir nedaudz satraucošs. Tātad tā ir nedaudz satraucoša, it īpaši tad, ja tā uzvedība atkārtojas. Mums ir jāsaprot, ka tad, ja kāda uzvedība, nākotnē tabuliņā, ko es jums rādīšu, būs ievietot šajā dzeltenajā sadaļā, un mēs vēlāk lietosim jēdzienus zaļā uzvedība, dzeltenā uzvedība un sarkanā uzvedība, kas pats par sevi arī izklausās dīvaini. Tāpēc šis ievads ir nepieciešams. Tātad dzeltenā būs tā, kas īsti neatbilst bērna vecumam, ir varbūt nedaudz pārspīlētāka nekā tam būtu jābūt, varbūt nedaudz biežāka nekā tam būtu jābūt, un faktiski rada kaut kādu zinām diskomfortu gan pašam bērnam, gan iespējams tam, pret ko viņš šo uzvedību demonstrē, gan mums kā pieaugušiem uz to skatoties. Ko mēs tad varam darīt šādā situācijā? Te ir ieteicams novērot, runāt ar bērnu, un ja mēs jūtamies absolūti apjukuši, un mums liekas šis ir par traku, tomēr ar to speciālistu pakonsultēties. Ja, tātad dzeltenā uzvedība no vienas puses, ievācot pietiekami daudz informācijas un pakonsultējoties ar speciālistiem, var izrādīties, ka tā pārvietojas augšā uz to zaļo uzvedību. Ja, ka patiesībā nekas nav, varbūt tās acis, ar kurām mēs to lūkojām un apskatījām, tajā brīdī bija nedaudz tādas kreņķīgākas nekā vajadzēja. Iespējams, ka mēs tur atklāsim kādus faktus, un tad tā pārvietosies uz sarkanu uzvedību. Tā kā arī dzeltenā uzvedība noteikti nav tāda ignorējama. Ja? Tāda tā būs, par ko mums būs jādomā, par ko mums būs, protams, atkal jau jārunā ar bērniem. Visbeidzot, sarkanā uzvedība skaidrs. Kaut kas satraucošs, kaut kas kaitējošs, kaut kas vardarbīgs. Ja? Tātad kaut kas notiek ļoti daudz, intensīvi, tur ir piespiedu lietas, jā, tas liecina par iespējamu vardarbību, tātad pret kāda gribu kaut kas tiek darīts. Un šajā gadījumā mēs no sirds aicinām jūs šo neignorēt, bet mēģināt meklēt palīdzību, kas no jums ir tuvāk. Jā, tātad katrā situācijā atšķirīgi, un tad mēģināsim šim visam iet cauri. Ko tad palīdz šāda uzvedības sagradēšana pa kastītēm? Vispirms tas iedod mums ļoti skaidru struktūru, pēc kuras mēs varam spriest, tad vai ar mūsu bērnu viss ir kārtībā vai tomēr nē. Ja? Jo dažkārt tā skaidrība mums palīdz izdzīvot un palīdz mums tajā bērna audzināšanā, palīdz mūsu trauksmi mazināt. Ja? Otra svarīgā lieta, kā mums tas var palīdzēt, mēs varam agrīni jau identificēt problēmas. Piemēram, bērnu uzvedība var liecināt par seksuālas vardarbības piedzīvošanu vai kādu traumu, ko viņš ir piedzīvojis. Ja? Tātad tas arī ir ļoti būtiski. Ja mēs esam vērīgi vecāki, mēs to saulaicīgi pamanām un mēs varam palīdzēt savam bērnam, pirms tā problēma ir kļuvusi jau ļoti nopietna. Tas, protams, novērš arī mūsu pārmērīgo satraukumu, jo skaidrs, ka dažkārt vecāki ir tik ļoti norūpējušies, ka viņiem ir jābūt ārkārtīgi perfektiem vecākiem, ka tāda zināšana par to, kas ir labi, kas slikti, kas pieņemami, kas nē, kas mūsu leksikā runājot zaļš, kas sarkans, patiesībā iedod mums normālu informāciju par to, kad ir jāatslāpst, viss ir kārtībā, uzvedība ir vecumam atbilstoši, izelpojam, dzīvojam tālāk. Atceramies, ka jebkura veida informācija, tā jau veicina arī komunikāciju. Ja, tātad, ja mēs redzam, ka kaut kas nav kārtībā, un atceramies, pat zaļā uzvedība mums piedāvā iespēju ar bērnu runāt, tātad mēs uzsākam šo sarunu. Tātad, ja mēs to sarunu uzsākam tās zaļās uzvedības kontekstā, tad mēs jau tā pamazām iemanāmies jau ar ļoti mazu bērnu,
uzsākt sarunas par tā saucamajām sarežģītajām tēmām. Visās ģimenēs noteikti tā tas nav, bet es zinu, ka lielai daļai ir zināms mulsums tomēr runāt par ķermeni, runāt par ķermeņa robežām, runāt par piekrišanu, jā, par seksualitāti kā tādu. Tas patiešām var radīt, tādas diezgan liels grūtības vecākiem, bet jo mēs to sāksim saulēcīgi darīt, mēs šo komunikācijas prasmi sevī uzlabosim. Un beigās iespējams, tad, kad bērnam jau būs pusaudžu gadi, mūsu attiecībās šī tēma vairs neradīs nekādas grūtības. Un, protams, kā beidzamais, tāda uzvedību saklasificēšana pa kastītēm darbojas arī preventīvi, jo tas arī bērnam palīdz saprast, ka kaut ko viņš iespējams dara nepareizi, kaut kādai robežai viņš tuvojās. Un šeit droši vien tad, ja mēs par to dzeltenu uzvedību domājam, ja, tad, ja mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc tu tā dari, kā nākas, ka tu šajā brīdī tādā veidā uzvedies un tā tālāk, ļoti daudz jautājumu, ko mēs noslēgumā arī apskatīsim, kā vislabāk ar bērniem runāt par šīm te netik vienkāršajām tēmām. Tad tas faktiski iedod bērnam ļoti skaidru priekšstatu par to, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams. Ja? Tātad darbojas preventīvi. Lūk. Un visbeidzot kritēriji. Tad, ja kaut kas ir noticis, ir ļoti, ļoti svarīgi saprast arī tos apstākļus, kādos tad tas bērns to uzvedību ir demonstrējis. Un šeit ir dažas lietas, kuras arī ir, manuprāt, ļoti svarīgi ņemt vērā. Vispirms, vai tas, kas ir noticis vienalga, kurā vecumā, un atceramies, bērns mūsu valstī ir persona vecumā no 0 līdz 18. Ja? Tad tas ir ļoti milzīgs spektrs. Mēs zinām, ka bērns kļūstot par pieaugušu cilvēku vai ceļā uz pieaugušu cilvēku, viņš pārdzīvo ļoti daudz krīzes. Un tur ir ārkārtīgi daudz attiecību peripētī. Tur ir draudzēšanās, strīdēšanās, tur ir iemīlēšanās un tā tālāk. Tur ir vesela virkne romānus var sarakstīt. Ja? Bet ir ļoti, ļoti svarīgi, vai lietas, kuras notiek man ar manu draugu, man ar manu draudzeni un tā tālāk, vai tur ir bijusi šī apusējā piekrišana, vai tur ir bijusi vienlīdzība, ko nozīmē vienlīdzība. Tātad bērniem tomēr, veidojot arī šīs te seksuālās attiecības vai attiecības, kas ir saistītas ar viņa dzimuma izpausmēm, tām būtu jābūt un jānotiek daudz maz vienlīdzīgā vecumā. Tik līdz tās notiek starp bērniem, kur ir ļoti liels attīstības atšķirības vai kur ir ļoti liela vecuma atšķirība. Ja? Mēs par to noteikti uztraucamies. Tātad vienlīdzība ir arī viens ļoti svarīgs kritērijs. Tad atbilstošais attīstības līmenis vai uzvedība atbilst bērnu vecumam. Atkal atceramies no 0 līdz tiem 18. Jā, Luksforā tas ir 17. Tātad katrā vecuma posmā būs atšķirīgs līmenis, un to mēs vēlāk redzēsim pašā iedalījumā uzvedību, ko tad mēs uzskatām par pieņemamu un ko noteikti nē. Ja? Tātad, vai tas atbilst bērnu vecumam, vai gadījumā nesanāk tā, ka viņš šobrīd demonstrē uzvedību, kur būtu raksturīgi daudz vecākiem bērniem. Ja? Tātad tur mēs varam izmantot šo te kritēriju, saprast to. Tad vidu un apstākļi, kādos tas ir noticis, noteikti biežums un intensitāte, vēl viens ļoti būtisks kritērijs, un viens arī nemazāk svarīgs, kāda ietekme vai kaitējumu šī te darbība bērnam ir radījusi. Vai tas ir absolūti kaut kas, ko bērns jau ir aizmirsis, un mums pieaugušiem tas īstenībā rada lielākas problēmas nekā pašiem bērniem, vai tieši pretēji mēs redzam, ka bērns ir nomākts, bērns ir satraucies, bērns ir uztraucies, bērns nedara ierastās lietas, bērns pēkšņi vairs ierasto un ļoti viņam patīkamo vietu lietā sāk darīt kaut ko citu, kas viņam kaitē, ja? Kā tas bērnu ietekmē. Lūk, tā tad arī kritērija ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs izvērtējam bērna uzvedību. Un šeit tad sāksim. Vecums vecumā no 0 līdz tiem 17 gadiem mums ir sadalīts tādos mazākos vecuma posmos. Un līdz ar to mēs šobrīd redzēsim dažādu vecuma posmu bērnus, un skaidrs, ka jūs kā skatītāji, vērojot šo un klausoties šajā, tad arī mēģināsiet savu uzmanību koncentrēt uz to vecuma posmu, kas jums šobrīd ir aktuāls. Tātad pirmais vecuma posms ir pavisam mazie bērni, kur dažkārt atkal jau rodas jautājums, vai viņam vispār būtu jādemonstrē kāda seksuāla uzvedība. Tad un tajā zaļā uzvedības ailītē, te jūs skaidri redzat, kas tad ir tas, ko mēs uzskatām par pilnīgi normālu šajā vecumā. Tātad pieskarties, pētīt un spēlēties ar saviem dzimuma orgāniem, ar savu ķermeni, izturēties pret savu ķermeņa intīmajām daļām kā pret jebkuru citu ķermeņa daļu, tas šajā vecumā ir normāli. Tāpat ir normāli gūt prieku no sava kailuma. Jau mēs esam dzirdējuši, ka dažkārt pirmsskolās bērni pirms
diendusas, noģērbjās pliki un lēkā, un viņiem patīk tādiem būt un tādā veidā atrasties, un dažkārt pieaugušie šo, kaut kādā veidā mēģina skaidrot kā nepieņemama uzvedība. Tā ir pieņemama uzvedība. Protams, mēs atrodoties sabiedrībā liekam kādas robežas, bet faktiski tā ir pilnīgi normāla vecumam atbilstoša uzvedība. Tāpat kā pētīšana un mēģināšana pieskarties arī citu bērnu vai arī pieaugušu cilvēku ķermeņa daļām šajā vecumā ir pilnīgi normāli, un mēs ar savu attieksmi tad bērnam mēģinam rādīt, kā mēs to daram vai nedaram. Dzeltenās lietas, te droši vien mēģinām pievērst uzmanību tiem atslēgas vārdiem. Tātad te mēs vairāk runājam par tādu pastiprinātu interesi, par to, ka šī interese varbūt jau sāk nomākt ikdienas aktivitātes, un tur jau parādās tādas uzstājīgākas lietas. Ja? Un šeit jūs paši redzat, un attiecīgi sarkanā uzvedība šajā vecuma posmā ir viss tas, kur mēs sakam, kas ir pārmērīgi daudz. Ja? Pārmērīga interese, izteiktas seksuāla rakstura spēles, cita bērna piespiešana, ja, kur jau mēs redzam, ka bērni ļoti mērķiecīgi rada apstākļus, lai, tā teikt, jau plānotu kaut kādas darbības. Arī šajā vecumā, lai arī cik varbūt mulsinoši tas neizklausās. Nākamais vecuma posms 4-6 gadi. Situācija, diezgan līdzīga. Tātad viss tas, kas mums ir zaļš, ir saistīts ar izpētes procesu, ar interesi par ķermeni, ar lietām, jā, kas ir saistīts arī ar ķermeņa intīmajām daļām, bet tas ir bērna ķermenis, un tas ir pilnīgi normāli, ka bērns par to interesējas. Jā, šeit mēs redzam arī spēles, varbūt, kuras dažkārt mūs mulsina. Jā, tā tas ir šajā vecumā, bērni to var darīt. Attiecīgi dzeltenā uzvedība, tā sāk tā kā nomākt, jā, tās ikdienas lietas un pēkšņi kļūst aktuālāk nekā iespējams kaut kas bērnu ir interesējis līdz šim. Tad mēs kļūstam uzmanīgāki. Šī interese kļūst pastiprināta par ķermeņa intīmajām daļām vai kādām seksuāla rakstura darbībām. Ja bērns ļoti izteikti pauž kādu vēlmi vai arī interesi par cita cilvēka ķermeņa daļām un vēlmi tām pieskarties. Vai arī bērns to jau sāk darīt pret citu bērnu gribu. Ja? Tad atcerieties piekrišanu, par ko mēs runājam, arī tik mazā vecumā, tā ir viena ļoti būtiska lieta. Un atkal domājot par sarkanu uzvedību, viss tas, kas ir pārmērīgs. Ja? Atkal jau te parādās specifiskas lietas. Bērni ievieto ķermeņa intīmajās daļās kādus priekšmetus. Ja? Tātad rotaļas kļūst jau ļoti nepārprotami ar seksuālu raksturu, un darbības jau kļūst ļoti nepārprotami seksuāls. Ja? Tātad par tā mēs noteikti uztraucamies. Jā, tātad arī tad, ja tas kļūst pārāk uzstājīgi, un arī tad, ja bērns pilnīgi visur redz seksuālas aktivitātes. Kas tad ir tas vecuma posms, par ko mēs iepriekš runājām, tātad bērni no 0 līdz 6 gadiem, un skaidrs, ka mums kā vecākiem ir jāsaprot, kā mēs varam būt bērnam blakus šai periodā un ko šajā vecuma posmā mums viņam vajadzētu mācīt. Tātad vispirms ir jāsaprot, ka tās zināšanas bērnam ir vispirms jāiegūst no mums, pieaugušajiem, un tās mēs varam sadalīt divās lielās daļās. Tātad pamatinformācija un drošības informācija. Ja? Tātad pamatinformācija, ķermeņa daļu nosaukumi. Šis ir tas posms, kad mums bērnam ir ļoti skaidri jāpasaka, kā saucam ķermeņa daļas. Protams, ir dažādi brīnišķīgi nosaukumi, gan no folkloras nākuši, gan tādā ikdienā lietojami par vāverītēm un krāniņiem un tā tālāk, un tas, varbūt kaut kādā mirklī pat arī labi darbojās, bet mums ir jāatceras, ka mūsu ķermeņa daļām ir arī anatomiski nosaukumi, un ka faktiski šis ir labs laiks, lai mēs bērnus iepazīstinātu arī ar tiem. Par to, ka puikas no meitenēm atšķirās, protams, par to, ka mēs sniedzam vienkāršas atbildes uz bērnu jautājumiem, tātad neiedziļinoties detaļās, jā, par to, ka bērnam jau būtu jāzina, kā rodas bērni, jo šajā vecumā tāds jautājums ir, un to, ka bērniņš uzaug mammas vēderā, un to, kā notiek dzimšanas process, arī to šajā vecumā mums ar bērniem vajadzētu aprunāt. Visbeidzot, drošības informācija. Tātad mēs nopietni domājam par to, kā atšķiras labie un sliktie pieskārieni, un faktiski runājam par visu to, ko Džimbas programma mums māca, un ko jūs arī šodien vēl noteikti dzirdēsiet. Bet steidzamies tālāk pie nākamā vecuma posma, un tie ir 7-9 gadi, un atkal, ja mēs skatāmies, tas ir laiks, kad bērns no pirmsskolas, kas bija iepriekšējais periods, tātad mājas periods un pirmsskola, pat bērns ir aizgājis jau tādā nopietnā izglītības iestādē, viņš ir skolā. Ja? Tātad skolā, kur atkal ir jāiemācās dzīvot un sadzīvot un arī izdzīvot un tāpat laikā draudzēties.
Te mēs redzam zaļo uzvedību, ja? Tātad savu orgānu aiztikšana, tāda pazīme, ka bērns jau vēlas privātumu, joki jau parādās kaut kādi, tādi saistīti gan ar dzimumu orgāniem, gan vecie labie kaku un čūru joki, ja, kurus noteikti daudz no mums ir dzirdējuši. Tā ir pilnīgi normāla uzvedība šajā vecumposmā. Attiecīgi dzeltenā uzvedība, te jau parādās tāda interese par sevi un saviem dzimumu orgāniem, un uztraucamies mēs tad, ja tā sāk nomākt citas lietas. Un jūs redzēsiet tālāk arī citos posmos, tas, ka interese par ķermeņa seksuālajām darbībām un savu seksualitāti nomāc kaut ko, kas līdz tam bērnam ir bijis interesants, tas vienmēr ir pietiekami nopietnas trauksmes zvaniņš. Jā, kas tad ir sarkanā uzvedība šajā vecumā? Tātad jau tas, kad atkal tiek uzstājīgi aizskarts, tiek atkailinātas ķermeņa intīmās daļas un demonstrētas tās citiem. Un šeit, kā jūs redzat, parādās arī tāda lieta kā ierīču lietošana. Tātad bērni jau var izmantot ierīces, piemēram, savu telefonu, kas šajā vecumā visticamāk bērniem jau ir, lai tajā rakstītu, sūtītu kādas seksuāla rakstura ziņas vai pat draudus, kā jūs šeit redzat piemērā. Lūk. Kā jūs redzat, tur sarkanās uzvedības bija diezgan daudz, un jums būs iespēja ar to iepazīties, bet mums ir jādodas tālāk, jo 7, 9 gadi pirms pubertātes vecums, kas arī ir ļoti svarīgi, šeit arī ir būtiska pamatinformācija. Un šeit pamatinformācija ir tā mūsu bērniem, ka ķermenis augot mainās un attīstās. Ja, kad notiek izmaiņas ar ķermeni, un pirms tās notiek reālajā dzīvē, bērnam ir labi, ka viņam ir informācija, kā tās izpaudīsies konkrēti viņam, kā zēnam un kā meitenei. Atkal tās pašas vecumam atbilstošās atbildes par seksu un seksualitāti. To, ka aizskart sava ķermeņa intīmās daļas ir patīkami, to mēs nedrīkstam noliegt, un to mēs, kā redzam, mēs arī neaizliedzam, tā ir zaļā uzvedība, taču mēs iemācam tādu sociālo normu, ka tas vienmēr notiek vienatnē. Un šajā situācijā mēs neiesaistam draugus, un to mēs nedarām publiski. Ja? Protams, mēs jau varam sākt runāt arī par personiskajām robežām, par mūsu ķermeņa daļām, kuras ir privātas ķermeņa daļas, kur arī iepriekšējā vecuma posmā par to noteikti ir jārunā, un ka mēs tās tomēr turam apslēptas, nevienam nedemonstrējam, un arī citu bērnu ķermeņa daļas neaizskaram. Un drošības informācija, ka vardarbība, jeb kāda vardarbība, tā skaitā seksuāla izmantošana, nekad nav bērna vaina. Un arī tad, ja pieaugušie, piemēram, kaut ko vēlas, aicinot tevi kaut kur, un tā ir svarīga drošības informācija, mums vienmēr ir jābūt kādam drošības plānam un skaidrai zināšanai, kā ar to rīkoties, pie kā mēs varam meklēt palīdzību. Un, protams, atkal jau par sliktajiem noslēpumiem, kā tie vienmēr ir jāizstāsta. Dodamies tālāk pie nākamā vecuma posma, un atkal viss tas, kas ir saistīts vecumā no 10 līdz 11, ļoti mazs vecuma posms, bet ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas ir tāds nozīmīgs posms ik viena bērna dzīvē pirms tādiem lieliem notikumiem, ja, kur ķermenis mainās, kur ķermenis demonstrē reizēm tādas funkcijas, ko mēs īsti neizprotam. Ja, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērni tam ir gatavi. Mēs esam viņus sagatavojuši mācot viņus pirms tam vai ģimenē par to godīgi runājot, un tad jau mēs varam izvērtēt, kā tad mums ar to ir gājis. Un atkal tātad aiztikt un pētīt savu ķermeni, viss ir kārtībā, to mēs drīkstam darīt, interesēties par seksu šajā vecumā, jā, tie ir normāli jautājumi, uz kuriem vecākiem ir jābūt atbildēm. Protams, ka bērns jau aizvien vairāk vēlas privātumu. Ja, tad vēlas privātumu, vēlas savu istabu, vēlas, lai kāds šajā istabā ienākot, varbūt pieklauvētu, ja tās atkal katrā ģimenē veidojas ļoti individuāli šīs te attiecības, bet noteikti tas ir kaut kas, kas mums ir jārespektē. Bērns pieaug, viņš kļūst lielāks, arī viņa seksualitāte attīstās. Te mēs redzam, ka valodā jau var parādīties gan lamu vārdi, kas ir saistīti ar seksu un seksualitāti, gan slēnga vārdi, gan iespējams arī seksuāli joki. Ja, tātad šajā vecumā esam par to mierīgi. Tas ir normāli. Dzeltenā uzvedība atkal, kur šis viss jau ir nedaudz intensīvākās krāsās un, protams, parādās mūsu dzīvē viedierīces. Viedierīces, vēl vienreiz viedierīces, kuras ir brīnišķīgas, ja tās izmanto mērtiecīgi un labiem nolūkiem, bet dažkārt tās sniedz mums tādu informāciju, kas bērnu samulsina, un skaidrs, ka bērns izmanto šo arī, kā mēs redzam, gan komentāru, gan seksuālu joku rakstīšanai, gan aizskarot varbūt arī savus draugus
vai klases biedrus, dažkārt maskējoties aiz tādām it kā labvēlīgu joku lietām. Bet noteikti mums kā pieaugušiem būtu jābūt uzmanīgiem un atkal atceramies, ka tā dzeltena uzvedība vienmēr ir labs iemesls runāt ar bērnu, veidot šo te komunikāciju ar viņu. Sarkanā uzvedība, kā jūs redzat, te jau paliek tādas pietiekami bīstamas lietas, tātad publiska atkailināšanās, uzstājīgi aiztiek savus un citu cilvēku intīmās ķermeņa daļas, izsaka jau seksuālu raksturu draudus dažādā veidā, vai klātienē, vai sūtot, izmantojot tehnoloģijas. Var būt arī tādas radošajās aktivitātēs šīs seksuālās tēmas, kas bija arī iepriekšējos vecuma posmos, un, ja notiek tāda piespiešana piedalīties seksuālās darbībās. Ja tātad, un atceramies, vecuma atšķirība šeit bija ļoti būtiska, tātad, ja bērns atrod kādu, kas par viņu ir vai nu jaunāks, vai nu emocionāli mazāk nobriedis, vai nu viņam ir kādas garīga rakstura traucējumi, un šis apstākļus tiek izmantots tam mērķim, lai kādu bērnu piespiestu, iesaistīties tādās seksuāla rakstura rotaļās vai spēlēs vai manipulācijās. Šī viennozīmīgi ir ļoti sarkana uzvedība. Protams, pornogrāfijas izmantošana, kā jūs redzat, arī šajā vecuma posmā ir ļoti sarkana uzvedība, un sevis filmēšana, tādā, varbūt neviennozīmīgā veidā. Tad ļoti skaidri, bērns jau filmē vai fotografē kailu, tā mums ir dzeltena uzvedība, bet sarkana uzvedība, un to mēs redzēsim arī šeit tālāk, tātad, ir interese un faktiski jau sāk veidoties tāds paradums, un bērns sāk filmēt citus, iesaistīt citus bērnus kādās tādās seksuāla rakstura aktivitātēs. Filmēšana atkailinātā veidā, fotografēšana atkailinātā veidā un tā tālāk. Dažādu kailbilžu sūtīšana no tā sākuma. Tātad atrašana internetā, tad pārsūtīšana klases biedriem, draugiem un tā tālāk. Arī ļoti sarkana uzvedība. Seksuāla rakstura īsziņas un dažāda sazināšanās šajā veidā. Mēģināšana veidot kādas attiecības fórumos. Un mēs zinām, ka bērni dažkārt spēlē šīs spēles, un tur ir iespēja arī sazināties ar vienaudžiem, kur tāpat tā spēles spēlē. Un tik tālu, kamēr tas saistīts ar konkrēto spēli, tā nav problēma. Tiklīdz kā šai saziņā parādās seksuāls notis, protams, tā ir problēma, par ko mēs kā pieaugušie, ja mēs to uzzinām, mēs noteikti sākam uztraukties. Ja bērns šajā vecumā sāk spēlēt pieaugušajiem domātas seksuālas video spēles, un mēs zinām, ka tādas ir, un mēs zinām, ka tādas bērni prot atrast, tātad mums atkal ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ejam tālāk. Nākamais vecuma posms, jau tie ir kārtīgie pusauģi 12, 14. Atkal viss tas, kas ir zaļš, ir pilnīgi normāls, un to jūs redzat paši, un te mēs redzam, ir jauninājums, mums jau var būt draugs vai draudzene, Un varbūt kādam liekas, ka pietiekami agri, bet labprātīgi roku sadošanās, varbūt arī skūpstīšanās, apskaušanās, kopā laika pavadīšana, tas ir kaut kas, kas šajā vecumā ir jau raksturīgs, vai varbūt raksturīgs, teiksim tā, un par to nav jāuztraucās. Protams, ja pirms tam visa drošības informācija bērnam jau ir iedota. Dzeltena uzvedība šajā vecuma posmā būs tā, kur tā pašapmierināšanās jau atkal ir pārņēmusi visu ikdienu, un bērns zaudē interesi par lietām, kas viņam līdz tam ir bijušas svarīgas. Te mēs arī redzam dažādus komentārus, jokus, viedierīces, provokatīvu seksuālu uzvedību un tā tālāk. Tātad kaut kas, kas nobalansē uz robežas, bet atgādinu vēlreiz, kas ir labs iemesls, lai par to ar bērnu runātu, lai veicinātu komunikāciju šajā jautājumā. Sarkanā uzvedība, te mēs redzam jau tādas pietiekami trakas lietas, tātad dzimuma orgānu publiska demonstrēšana, seksuāli detalizēta saruna, risināšana ar jaunākiem bērniem vai bērniem, kuriem ir attīstības līmeņa atšķirības, iesaistīšanās romantiskās attiecībās ar pieaugušajiem. Šis ir tāds interesants vecums, kur skaidrs, ka dažkārt jaunām meitenēm pusaudzēm ir mīlas pilnas sirdis, un viņas vēlas attiecības ar pieaugušajiem, bet mums kā pieaugušajiem, kā bērnu vecākiem jābūt ļoti uzmanīgiem un jāapzinās, ka tas ir ārkārtīgi riskantas darbības. Un šīs darbības ir patiešām ļoti saulaicīgi jāaptur, jo tur var būt ārkārtīgi neparedzams un ļoti, ļoti sliktas sekas, tāpēc mēs to viennozīmīgi esam definējuši kā sarkanu uzvedību. Dzimuma orgānu traumēšana un seksuālu darbību iesaistīšana, jaunāku bērnu iesaistīšana.
Vēl pie sarkanās uzvedības noteikti ir svarīgi runāt par tātad jau piedalīšanos seksuālajās darbībās, un mēs redzam, tas var būt vai nu orāls, vai magināls, vai anāls dzimumu kontakts. Ja mums tāda informācija ir, šī ļoti sarkana uzvedība šajā vecumā. Ja ir dzimuma attiecības vai seksuālas, jeb kādas darbības tiek veiktas pretī saņemot kādu atlīdzību, nezinu, dāvanas vai naudu. Ja mums ir ārkārtīgi aizskaroši seksuāli joki, ko bērni šajā vecumā demonstrē, vienalga atkal kādā veidā klātbūtnē vai viedierīcē. Un, protams, seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, kas atkal liekas ļoti jocīgi un mulsinoši, bet, diemžēl, tādas situācijas ir, kur bērns ir tik ļoti apjucis savā seksualitātē, ka tas ir viens no veidiem, kā viņš no tās spriedzes prot tikt galā. Tāpat grūtniecība, tāpat jau tādas medicīniskas sekas, kur mēs redzam, ka bērnam ir nieze vai apsārtumi vai izsitumi dzimuma orgānu rajonā vai kādas citas diskomforts, un mēs par to zinām, vai bērns mums par to pastāsta. Vēl, protams, ja sociālajos tīklos bērns piedāvā nepatiesu informāciju par sevi, lai uzsāktu kādas darbības tajās vietnēs, kas nav vēl viņa vecumam atbilstošas. Ja bērns ļoti sazinās ar pieaugušajiem un, protams, ja viņš savā ikdienā lieto pornogrāfiju. Un atkal viss, kas attiecas uz bilžu meklēšanu, sūtīšanu, rādīšanu, tātad viss sociālajos tīklos pieejamais arsenāls, gan veidojot pašam saturu, gan izmantojot tur atrodamu saturu, ja bērns brīvi šajā laikā manipulē šādu veidu informāciju. Tā ir viennozīmīgi ļoti, ļoti sarkana uzvedība, un par to mums ārkārtīgi ir jāuztraucās. Un, protams, sevis filmēšana līdzīgā veidā ir sarkana uzvedība. Kas tad ir svarīgs līdz tiem 14 gadiem, ko mums vajadzētu tiem bērniem iemācīt? Vispirms par to, kādas izmaiņas notiek ar tevi pubertātes laikā, tad noteikti pamati jau par reprodukciju un grūtniecību ir ļoti svarīgi, tad par izsargāšanos, tātad, ka prezervatīvs ir galvenā kontracepcijas ierīce, un, protams, ka masturbēšana vai pašapmierināšanās šajā vecumā ir plaši izplatīta, un tā nav saistīta ar problēmām tālākajā dzīvē. Tātad nevienam rokas nenokaltīs, smadzenes neizžūs, vēl nenotiks kādas citas dramatiskas lietas, ko dažkārt mēs esam dzirdējuši vecāku lieto kā argumentus, lai bērnus atturētu no šāda veida darbībām. Protams, arī drošības informācija, un šeit es noteikti aicinātu pievērst uzmanību tam, kas ir otrā no augšas, tātad parūpēties par drošību satiekoties ar cilvēkiem dzīvē vai internetā. Tātad, kā mēs nodrošinām bērnam šo te drošo informāciju par to, cik varbūt droši vai ne droši ir veidot attiecības ar cilvēkiem, ko mēs esam iepazinuši internetā, un kādā veidā tad, kad mēs esam ar šiem cilvēkiem reālajā dzīvē satikušies un palikuši divatā, kas tad ir par noteikumiem, kādus mēs tomēr ņemam vērā, un šeit piekrišanai milzīgi liela nozīme, ka mēs par to jau esam runājuši, ka mēs neko nedrīkstam darīt bez otra cilvēka piekrišanas, ka viņš ir piekritis kaut ko darīt. Un visbeidzot, beidzamais vecuma posms, un šeit uzreiz gribu atzīmēt, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu 16 gadi ir tās vecums, kad bērni mūsu valstī drīkst legāli nodarboties ar seksu. Jā, tātad seksuālās attiecības ir atļautas, un bērni to drīkst darīt, un tā šajā vecuma posmā tā kā iekrīt. Jā, tātad pašapmierināšana vientnē, zaļa, sarunas ar vienaudžiem, seksuāla rakstura joki un jau uzsākta dzimuma dzīve. To mēs arī redzam, taču te ir ļoti svarīga atruna pēc apusējas piekrišanas un ar līdzīgu vecumu partneri. Ja? Tādi, ja mums ir 2-15 gadnieki, tad, vēl, protams, viņiem būtu jābūt pietiekamai informācijai par to, kā izsargāties no seksuāli transmisīvām saslimšanām un grūtniecības. Dzeltenās lietas atkal tur ir pazīmes, tur ir provokatīva uzvedība, un visas šīs te iesaistīšanās romantiskajās attiecībās, kur mums nāk klāt arī dzimuma attiecības, un tur šie te mūsu partneri vai bērnu partneri ir krietni vecāki. Sarkanā uzvedība, te nekas daudz tā kā nemainās, bet skatāmies tālāk, jo te tā bija diezgan plaši pārstāvēta šajā vecuma posmā. Kārtjoreiz tie ir joki, kārtjoreiz tas ir kaut kas, ko mēs kādam piespiežam darīt ar viņu manipulējot vai viņam draudot. Tas ir, ja mēs šajā vecumā, ja bērni risina tādas ļoti detalizētas seksuālas sarunas par viņu daudz jaunākiem bērniem, ja dzimuma attiecībās
gadījumos bērni stājās apreibinošo vielu ietekmē, ja tiek traumēti dzimuma orgāni, ja par seksuāliem pakalpojumiem tiek saņemta nauda, ja ir seksuāls darbības ar dzīvniekiem un tā tālāk. Un arī, protams, ja bērns mums pastāst, ka viņš ir piedzīvojis seksuālu izmantošanu. Ja ir medicīniskas problēmas un ja atkal internets un viss tā informācija, kas tajā apritinās, ir patiešām tāda pietiekoši satraucoša un ar ļoti, ļoti nozīmīgu seksuālu nokrāsu. Kas tad mums šajā vecumā bērniem būtu jāmāca? Protams, visu, ko mēs jau varējām patiesībā, mēs jau viņiem esam iemācījuši. Ja mēs tagad varam tikai nostiprināt tās zināšanas, kuras jau ir, un te jūs redzat tos piemērus, kas ir tās pamatlietas, kuras bērniem būtu šajā vecumā nepieciešams zināt. Ja? Un paši beidzamie, kā jūs redzat, pie drošības informācijas tie tā saucamie randiņu noteikumi. Ja? Tad mums jau noteikti gribēs iestājas randiņos doties, bet ir jautājums, kā justies droši tur, kā cienīt sevi, kā cienīt citu, ja? Kā veidot attiecības, kur ir appusēja cieņa. Un šeit būs pēdējo minūšu laikā daži soļi, ko tad darīt, kā pieaugušajiem tomēr reaģēt. Ja mēs redzam, ka mūsu bērns jebkurā vecumā, un droši vien vairāk, tad mēs skatāmies uz tiem mazajiem bērniem, dara kaut ko, kas ir vai nu dzeltens, vai nu sarkans. Ja? Un te būs daži piemēri, ko es ceru, kas jums noderēs. Tātad vispirms mēs saglabājam mieru. Mēs nerājamies, mēs nenosodām, mēs nekliedzam. Mēs izvairamies no pārmērīgām reakcijām. Jo vienmēr vajag atcerēties, ka iespējams bērns nesaprot, ko viņš dara. Ja? Bet viņš vienkārši atkārto, ko viņš ir redzējis. Un atkal 3 reizes minēt, kur tad viņš kaut ko varētu būt redzējis. Un tas šobrīd ir viens ārkārtīgs skumjš fakts, ka bērni ļoti agrīnā vecumā, diemžēl, skatās jau pornogrāfiju. Vai viņiem ir iespēja to redzēt. Un līdz ar to bērni mācās dzīvi no mums, to mēs esam dzirdējuši un zinām, un bērni mācās dzīvi no tā, ko viņi redz. Un ja viņi redz lietas, kas viņus mulsina, bet tomēr liekas interesanti, viņi dažkārt tās mēdz atdarināt. Otra lieta – novērtē situāciju. Ja, kur un ar ko notiks sarkanā uzvedība? Vai tas bija atsevišķs gadījums, vai tā ir atkārtot uzvedība? Vai uzvedība bija uzmācīga, vardarbība? Vai tā bija kopēta no kaut kur kaut kā redzēta? Ja? Vai bērns pats izskatījās nobijies, apmulsis un apzināti slēpa notikušo? Un vienmēr atceramies, ka mūsu reakcija attiecas nevis uz bērnu, tātad nevis bērns ir slikts, nevis bērns ir pervers, neķītrs vai vēl kaut kāds, tātad izvairamies no šīm te birkām, bet atceramies, ka tā ir uzvedība, un uzvedību vienmēr var koriģēt. Tad, 4. punkts, ko mums vajadzētu darīt, tātad runājam ar bērnu atbilstoši sarunai izvēlamies miermīlīgu toni un noteikti privātu vidi, lai nav tā, ka tas notiek kaut kur publiski, un mums to emociju ir tik daudz, un beigās tur ir vairāk sliktumu nekā labumu, jo bērns no šīs mūsu sarunas neko neiegūst. Jā, tātad atceramies, ka mums ir jābūt ārkārtīgi ieturētiem un jāspēj arī šajā ļoti mulsinošajā situācijā tomēr mēģināt kontrolēt sevi un kontrolēt savas izjūtas. Vai tu vari man pastāstīt, kas tevi pamudināja tā rīkoties? Kur tu to uzzināji? Kā tu par to jūties? Un lūdzu izvairieties no tā ļoti, ļoti vainojošā jautājuma, kāpēc? Kāpēc to dari? Jo bērns nevar uz to jautājumu atbildēt. Un, protams, ko mēs varam darīt kā pieaugušie? Mēs varam mācīt bērnam robežas un to, kas ir pieņemama uzvedība. Skaidrot, kas ir privāts. Skaidrot, ka mēs nedrīkstam aiztikt citus bez viņu piekrišanas un darīt to vēl un 8 un 10 un varbūt 12 reizes, jo dažkārt mēs no vecākiem dzirdam, viņi saka, cik reizes var runāt. Atbilde ir daudz. Ja, un dažiem bērniem vajag ļoti daudz. Un to, ka bērna ķermenis, ko mums arī Džimba māca, pieder viņam, ja, un viņam ir tiesības būt drošībā. Jā, protams, ir situācijas, kad ir jāiesaist arī speciālisti. Un kas tad tās ir pa situācijām, ja uzvedība ir atkārtota, ja tā ir agresīva, ja tā ir uzmācīga, ja tā ļoti būtiski neatbilst vecumam. Mēs šodien skatījāmies šo 6 vecumu sadalījumu, ja, un ja mums tiešām bērns atrodas, vecuma posmā tur līdz 3, bet demonstrē uzvedību, kas jau ir kaut kur pie 7-gadīgiem bērniem, mēs tajā tabuliņā to ieraugām. Skaidrs, ka tad mēs noteikti uztraucamies. Ja ir aizdomas, ka bērns iespējams ir ciets no vardarbības, jo atceramies, tas arī ir viens no iemesliem, kad bērni demonstrē seksuālu uzvedību. Ja. Tā var būt seksuāla vardarbība, tā var būt emocionāla vardarbība, tā var būt arī fiziska vardarbība.
Ja bērnu uzvedībā mēs redzam kādas traumas pazīmes, ja, tad mēs jūtam, ka tas bērns ir traumēts, viņš ir nemierīgs, viņam ir bailes, viņam ir miega traucējumi, viņam iespējams ir kādas depresijas pazīmes. Ja, tie visi ir tie signāli, kas noteikti mums liek meklēt speciālistu palīdzību. Un kas tie ir par psihologiem? Nē, es atvainojos speciālistiem, kas mums ir jāmeklē. Tie ir psihologi, tie ir sociālie darbinieki, tie ir tie cilvēki, kurus skolas atbalsta komandās strādā, kuri var mums palīdzēt šādās situācijās. Tā var būt bāriņu tiesa, un, protams, ir situācijas, ka tā ir arī valsts policija. Ja tas bērns, kurš mūsu bērnam ir nodarījis pāri, ir 14+, tad mēs saprotam, ka tur jau iestājas arī krimināla atbildība. Un pēdējie 2 slaidi, ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt. Ja? Šādās situācijās dažkārt emociju ir tik daudz, ka mums ir grūti sevi nobremzēt, bet ļoti labi, ja mēs atcerētos, ka nepazemojam bērnu, nesodam viņu par šādu uzvedību, nenoniecinam viņu jūtas vai ziņkāri, neignorējam situāciju, cerot, ka tā pāries, jo šis ir vēl viena no stratēģijām, ko dažkārt vecāki dara tādu izvairīgu stratēģiju. Neatstājam bērnu vienus ar jautājumu, kas viņu mulsina vai kas viņu ļoti nopietni interesē. Jo, kā jau mēs iepriekš dzirdējām, atbildes tiks atrastas. Tikai ir jautājums, vai tās mums likties pietiekami sakarīgas. Un, protams, atceramies, ka mūsu kā pieaugušo uzdevums ir aizsargāt bērnus, palīdzēt viņiem izprast savas sajūtas un robežas un iemācīt viņiem cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem. Un es no sirds ceru, ka mums kopā tas izdosies, un paldies par jūsu uzmanību.